Sveicināti! Sveiks! Mani sauc Renārs Skrivencovs. Man ir 11 gadi, es mācos Eizeres pamatskolas 5. klasē, darbojos folkloras skolā Kamolītis. Man tur patīk visādas senas un jocīgas latviešu tautas rotaļas. Lasu daudz grāmatu. Skolas bibliotēka ir mana mīļākā vieta pēc stundām. Es sevi dēvētu par jauno vēsturnieku, kas vienkārši ir aizraujoši. Man patīk viss ap un ar vēsturi. Manas dienas paiet ātri un interesanti. Pasakas pieder pie folkloras, tā arī ir vēsture. Latviešu tautas pasaka Lapsa un Zosis. Reiz Lapsa gāja gar kādām mājām. Tādu brīnumu! Viņa ieraudzīja Zosu barkas sētā tupēja. Lapsa tā nopriecājās. Ai, nu gan man būs garduļo gardas vakariņas. Un paldies Dieviņ, ka nācu tik izdevīgā brīdī. Šī nu ķērās pie lietas un sāka Zosis tramdīt. Nabadzītas iesāka tik žēli vaimanāt un žēlīgi lūdzās, ka Lapsai droši vien asaras birtu. Ja vien tā būtu sapratusi, ko Zosis tur tik žēlavaini stāsta. Bet nelaime bija tāda, ka Zosis nemācēja ne prūsiski, tā ir viena no baltu valodām, kas vairs nepietak pie dzīvajām valodām. Ne latviski, tās mācēja tikai zosiski. Lapsa, protams, tik jocīgu valodu jau nesaprata, bet pēkšņi parādījās tāds pavecāks Zosu tēviņš, kurš skaidrā latviešu valodā izstāstīja, Zosīm tāda ieraža, ja jau jāmirst, tad jānodzied dziesmiņa. Labi, labs piekti, bet dziediet ātri, jūs paši saprotiet, kur tas ātrums. Viena Zosa iesaucās Gā, otra Zosa iesaucās Gā, trešā Zosa iesaucās Gā, Gā, Gā. Un kamēr Gā nav apgājis apkārt, tikmēr Lapsai jāgaida. Arī mums jāgaida, jo nevar jau zināt, kas tur vēl notiks un kā tā padarīšana beigsies. Bet pēc tik skumīgas pasakas derētu kas jautrāks. Mazais Jancīs brauc mājās no krustmātes laukiem. Mamma viņu izvaicā, vai gotiņu redzēji? Jā. Vai vistiņu redzēji? Jā. Vai cūciņu redzēji? Jā, mammu. Kurš no lupiem tev patik vislabāk? Jancīts tā padomāja, krustmāte! Kad es gāju 1. klasē, man patika lasīt enciklopēdijas. Es izlasīju par melnādainiem cilvēkiem, kurus bieži dēvē par nēģeļiem. Es gribēju zināt, kāds es izskatīšos, ja būšu melnce. Es sameklēju pilnīgi visas melnās krāsas, kas atradās mājās, un sāku krāsoties. Sākumā man neveicās, jo krāsa spīdēja cauri, un es nemaz īsti nebiju melnce. Sapratu, ka krāsa labāk turas. Jā, pierakstu, es smērēšu krāsu no krāsu dunčiņas uz sejas. Izdevās! Paskatījos spogulī. Tiešām biju melns kā velns! Es parakāju uz skapī un atradu kaut ko līdzīgu čēpam. Un ar kauju saucienu hejā! Steidzos uz virtuvi pie mammas. Gribat zināt, kas notiek tālāk? Gribat? Jā. Pārsteigums izdevās, bet krāsa nebija tik viegli nomazgājama. Nākamajā dienā es nevarēju iet uz skolu, jo pat pēc lielas mazgāšanās mana seja tāpat bija melna kā velna āda, un tā beidzās mana pārvēršanās par melno cilvēku. Paldies par uzmanību!